mums tikko atnāca 9 jauni modeļi no Philips Sonicare. Gandrīz visi jau esmu salicis, pēdējo salikšu rītā. Kas tur ir jauns? Pa lielam atkal tikai iepakojums, bet ir arī pāris forši modeļi. Tātad mums kur ir atnākuši jauni šie te 5300, 6100, 5500, 5000, ne 6500 un vēl šis 7100, ko es vēl neesmu paspējis ielikt. Kāda tad ir tā starpība? Pa lielām, pirmais, protams, ir iepakojums, un modeļu nosaukumu mainās. Ja agrāk 5000 sērijas viņi visi gāja zem nosaukumu Protective Clean, tad tagad šo Protective Clean viņi ir izmetuši ārā. Toties tagad šeit vietā ir Next Generation Sonic Technology, bet es vēl neesmu iedziļinājies tajos aprakstos, bet no pirmā acu uzmetiena es neredzu, kas tur būtu savādāks kā šai birstei, bet, būs jāpapēta, varbūt tur tiešām ir kaut kas foršāks. Bet tas, kurš modelis man likās tīri foršs un labs, ir šis te, jo viņam jau ir arī spiediena sensors, viņam ir 3 dažādas programmas, kādu programmu var manuāli intensitāti mainīt. Viņai no dārgākajām birstēm ir paņemta šī te apakšiņa, kas sarkanā krāsā paziņojas, jūs izmantojat pārāk lielu spiedienu, un viņai jau arī ir aplikācija telefonā, un viņai arī nāk ceļojuma futlārs, gan parastais, kurā nevar uzlādēt. Bet, ja esat gatavi samaksāt vairāk, tad var dabūt arī to pašu birsti, bet jau ar futlāri, kurā viņu var uzlādēt, un tur arī komplektā nāks pat jaunākā maiņas galviņa iekšā, un būs pa vēl vienu tīrīšanas režīmu vairāk klāt.